Sveika, un jūnijā taro kārtīm noteikti ir ko jums pastāstīt par to. Jūnijā auni būs noslēpumaini, mazliet mistiski, mazliet ar vēlmi atdalīties no citiem, klusiņām paklausīties. Paklausīties vairāk nekā to virsējo čalu, to, ko visi saka, bet saprast nozīmi, saprast, ko tas varētu nozīmēt, kur tas varētu iedziļināties, kā jūs varētu izmantot šo informāciju sev par labu. Tāda pēlēkā kardināla stratēģija šajā mēnesī varētu būt diezgan noderīga. Tas ir tā kā pretēja enerģija, aunam jauns, jau parasti tas, kas ietu pirmais kaujā, ja? Tad šajā mēnesī esiet mazliet nogaidoši, mazliet apcerīgi un mēģiniet drīzāk sajust, nevis sekot pirmajam impulsam, sajust. Atcerēties, salīdzināt, novērot zīmes, novērot kādus simbolus sev apkārt, nereaģējiet pārāk ātri, esiet mierīgi auni šajā mēnesī. Darbs. Darbs ļaus jums gan nopelnīt, gan izkustēties. Tas nozīmē, ka šajā mēnesī jūs nebūsiet ļoti pārņemti ar darbu, ar peļņu. Tas nebūs tāds, ka man dikti vajag. Ja? Tā kā šeit ir tāda sabalansēšana, ka es zinu, cik daudz laika man vajag, lai es nopelnītu, cik daudz laika man vajag, lai es atpūstos, gal galā vasar, lai nodarboties ar saviem sporta veidiem, ar kādiem hobijiem. Un iespēja nopelnīt dažiem auniem. Tagad vasarā būs iespēja piepelnīties tādos sīkos momenta darbiņos, kas arī ir forši tiem cilvēkiem, kas ir elastīgi un kas ir atvērti šādam piedāvājumam. Ja? Tad skatoties, te jau var nākt nauda jums divos dažādos veidos, tā nav liela nauda. Bet tiem, kam patīk dzīvi padarīt mazliet interesantāku, un auni ir tādi, kam patīk, lai dzīvē kaut kas notiek, ja? Tad jūs varat pamēģināt ne tikai savu pamatdarbu, bet arī kaut kā papildus kaut ko nopelnīt. Skatieties, kā jūs katrs to darat. Privātā dzīve. Privātā dzīvē tiem, kam jau ir partneris, šī kārta bieži norāda uz tādu partnera aizņemtību. Jūs redzat, arī dāmas skatās, kā puisis aizrautīgi strādā, un tas nozīmē, ka jums ir partnerība, un jūs saprotat, ka viss ir labi, un naudu visiem mājā vajag, un tas ir labi, ka ir darbs un iespējas, bet, diemžēl, šī kārta bieži vien sievišķajai partnerības pusē rada tādus, ne jau skumjas, bet tādu, viņš visu laiku strādā, es viņu tik maz satieku, mums reti izdodas būt divatā. Tad šajā kārtī ietvērts padoms, jūs jau varat arī palīdzēt viņam tajā darbā, un varbūt tad viņš ātrāk pabeigs. Ja? Tā kā šeit ir mazliet tāds, ka darbs un nauda un materiālā pasaule grib tā kā ņemt mazliet virsroku, bet tas ir tā kā ģimenei mazlietiņās skādīgi tajā ziņā romantiskā vai kopā būšanas sajūtā. Tiem cilvēkiem, kas tikai meklē attiecības, šī kārts varētu būt kā simbols tam, ka ir tik daudz padarīts, ir tik daudz meklēts, ir tik daudz vētīts, skatīts, ja? Un šis ir procesā. Šeit viss vēl ir procesā. Un saprotiet, ka šī kārta saka, ka jūs esat uzcēlis to latiņu tik augstu, ja? Ka te ir ļoti daudz jāatlasa, jāstrādā, jādomā, lai tas cilvēks, ko jūs esat vēlaties, lai viņš arī parādās. Ja? Pentakļi ir diezgan lēna stihija, tas nozīmē, ka var arī nekas nemainīties šajā mēnesī ar meklējumiem. Un padoms auniem. Padoms auniem, noturiet savas pozīcijas, nelaidiet nevienu savā vietā un esiet pārliecināts par saviem mērķiem, jums viss izdosies. Tas kā vienmēr, vai ne? Lai veiksmi šajā mēnesī, uz tikšanos!